Nākošā balva ir Krišāņa Valdemāra balva Latviju brauciet jūriņā, un tātad visiem parādīšu. Šī ceļojošā balva, šo mēs neapdodam uz visu mūžu. Nākošajā gadā tā ir jāved atpakaļ, un to mēs pasniegsim tālāk. Un tātad uzņēmumi, kuri pretendēja AS Rīgas piena kombināts. Mūsu ļoti aktīvi un labi biedri. Sveicināt visiem, kā jau ziniet, mēs daudz gadumus eksportējam. Un, ja mēs šajā gadā eksportējam kopumā aptuveni 15 miljonu eiro apjomā, tad vienmēr var vairāk un labāk. Un uz nākamo gadu mūsu mērķi ir krietni ambiciozāk. Bet bez jūsu palīdzības, bez Tirdzniecības rūpniecības kameras, bez LIA, bez ārlietu ministrijas, ekonomikas ministrijas atbalsta mēs noteikti tādas apjomas nesasniegt. Un bez šīm institūcijām mums ir īstenībā nākotnes. Paldies! Paldies! Farmidea. Par Farmidea es gribu teikt, ka pagājušā gadā viņi saņēma Strīdīša balvu. Labdien! Ko jūs eksportējat? Mūsu 15 cilvēku komanda pēta, ražo un eksportē pretvēža zāles. Un mēs 2 gadu laikā esam sadibinājuši kontaktus ar klientiem 8 valstīs Eiropā un Āzijā. Un tagad mēs gatavojamies lielajam lēcienam. Olīgs. Ko mēs eksportējam? Mēs neeksportējam preci, mēs eksportējam pakalpojumu. Mēs esam projektēšanas firma un nodarbojamies enerģētikas jomā. Paldies. Tonus Elast. Ko mēs eksportējam? Mēs esam medicīnisko izstrādājumu ražotāji un, principā, mēs eksportējam visu to, kas ļauj mums ikdienā justies labi, vai tas ir sports, vai tā ir ikdienas situācija, vai tās ir kādas problēmas, kas ir radušās. Cik valstīs eksportējam? Mēs eksportējam uz apmēram 30 valstīm. Man ir tiešām prieks teikt, ka tās valstis, kas šeit tika nosauktas gan Tirdzniecības rūpniecības kameras plānā, tā ir Kazahstāna, kas ir, varētu teikt, otrs mūsu lielākais noiet tirgus. Ir jau tāds noiets posms, es negribu teikt noiets, bet mēs esam izgājuši cauri šai pieredzei, un patreiz mēs vairāk raugāmies tieši Eiropas virzienā, un tas ir mūsu nākošais mērķis, uz ko mēs patreiz ejam. Paldies. Sijā Unda. Kā kuram, mēs esam gan dzejnieki, gan arī zivju konservu ražotāji. Un labprāt, un diezgan veiksmīgi eksportējam savu produkciju, tas ir zivju konservas. Paldies. Aptirance. Labdien! Es pārstāvu Attirāns, un mēs ražojam dabīgās kosmētikas līdzekļus. Mums ir 30 produktu grupas un vairāk kā 260 produkti. Eksportējam uz vairāk nekā 40 valstīm. Gan Eiropā, Āzijā, gan arī Ziemeļamerikā un arī tuvajos austrumos. Paldies. Sijo Valpro. Mēs esam ražošanas uzņēmums un ražojam metāla kannas, ugunsdzēšanu aparātu korpusus un aparātus. Eksportējam uz apmēram 30 valstīm, pārsvarā Eiropa, lielākais tirgus Vācija, Anglija. Paldies. Un Sijā VG kvadrātu.
Vēgāka Vedapaka ir viens no vadošajiem kartonu iepakojumu ražotājiem Baltijā. Mēs eksportējam 60%, mazliet vairāk nekā 60% no savas produkcijas. Uz cik valstīm? No aptuveni 10. Un varbūt tā, ka nebija viegli izvēlēties. Kā jūs izvēlējāties šeit, balvas saņēmēji? Metāla kapēta gaisā. Arī jau tā patās, kā sprīdīt, redziet, tiešām tās balvas, tā skaitā eksporta ir diezgan daudz un dažādas. Un tādēļ, lai kaut kādā veidā atšķirtos no tām jau esošajām. Tātad, pirmkārt ir jāsaprot, ka šeit uzņēmēji vērtē uzņēmējus. Ja? Un, protams, kad mums bija kaut kāda pamata kritērija, kam vajadzētu kvalificēties šim uzņēmumam, lai viņš taptu nominēts. Bet tas tālākais vairāk bija diskusiju rezultātā, un mēs centāmies tam uzņēmumam atrast kaut kādu rozīnīti. Ja? Atrast to iemeslu, kādēļ tieši šogad, ko viņi tādu dūlu vai foršu vai nezinu kādu ir izdarījuši, ja? Kas tā kā pievērš mūsu uzmanību, ja? Kādēļ mēs to darīsim, jo tāpatās jebkuram no jums īstenībā pienāktos šī te balva, mēs visi aplaudētu un teikt, ka ir taisnība, jūs katrs esat ārkārtīgi labs kaut kādā savā nozarē vai ziņā. Tā kā mūsu īstenībā uzdevums nebūtu nebija viegls, un viņš nāca, jāsaka, diezgan karstās diskusijās. Bet pie rezultātu mēs nonācām. Mēs uzmetām to kapeiku, viņi palika gaisā, un tas nozīmē, ka uzvarētājs ir reņģinieki no Engurem, Sija Unda. Es pateikšu arī, kāpēc. Protams, kad Valdemāra un Jūras balva, tā kā pienāktos vismaz tā pirmā jūrniekiem, vai ne? Bet tas mūsu iemesls un tā rozīnīta bija tā lieta, ko jūs nepateicāt. Ziniet, tie reņģinieki visu laiku mokās un cīnās ar tām benzopirēnu normām, ja, kad ir regulātori, kas mēģina iegrozīt to tirgu dažādos virzienos. Un tas, kas mūs pieķēra to uzmanību, ir jūsu izgudrotais produkts, kas saucās smoketi. Esat kāds ēdis? Vajadzēs sameklēt veikalā, ja? Tātad vīri un sievas ir izdomājuši veidu, kā sīļķu filējas, ja? Sagatavot līdzīgā veidā, kā to dara, teiksim, ar kūpinu. Varbūt, ka izstāstiet pats, vai ne? Savādāk es savu interpretāciju teikšu, bet tas, ko mēs izlasījām un iepētījām, mums šausmīgi patika, tā, ka mēs nolēmām šo te bāku dot Undai. Lūdzu. Paldies. Varbūt tā īsumā par mēģināšu uz 2,5 stundām tā īsumā izstāstīt par zivju rūpniecības visām problēmām un būšanām un nebūšanām, bet principā ar smoketiem ir tāda lieta, ka par cik tiešām tiek daudz pievērst uzmanību gan dioksīnu, gan benzopirēnu problēmām, tad mēs atradām vienu, kā jūs teicāt, rozīnīti. Bet tāda cerams, ka ļoti veiksmīgi rozīnīti. Un taisam siļķu filējas un saucam viņus par smoketiem. Tie ir 21. gadsimta šprots. Tā kā ar to arī mēs šoreiz izcēlāmies. Paldies! Ko, draugi, tiekamies pēc gada, un mēs darīsim visu, lai dabūtu visus vienu vietu un dotu jums to, lai jūs varētu Latvijas potenciālu izmantot 100%. Paldies un uz redzēšanos. Lūdzu.